Sveicināti atkal jaunas nedēļas sākumā pirmdienā, kad mūsu iesētā zālīte jau ir sazēlusi un aiz loga dzirdama strazdu svilpošana. Uz šīs pavasarīgās nots šodienas raidījumā skatieties. 4 novada jaunieši tiekas minifórumā, Dundadznieki lepojas ar tīru un garšīgu ūdeni, vienkopus sanāk un sadzied Talsu apriņķa sieviešu kori, un Talsu tautsnamā notiek deju koncerts Ielūdz Talsu kurši. Šajās dienās aprit gads pēc apkaimes ideju darbnīcu un iedzīvotāju fóruma maratona. Ja pērn tos rīkoja vesela komanda, tad nedēļas nogalē 3 novadu, Talsu, Rojas un Mērsaga jaunieši pirmo reizi satikās un izveidoja savu minifórumu. Jaunietis un internets, veselība, brīvā laika pavadīšanas iespējas un personības pilnveidošana. Vienu pēc otras 4 novada jauniešu fórumā Talsos dalībnieki šķetināja savu svarīgas tēmas, pārunāja plusus un mīnusus un meklēja problēmu risinājumus. Kā ir noorganizēt fórumu? Es biju iedomājies, ka grūtāk, bet nebija tik grūti tomēr. Varbūt, ka es nepareizi tur vadīju vai kā, bet nebija grūti. Īsā laikā tas ir ļoti grūti izdarīt, jo vēl ir skola un citas aktivitātes. Cik daudz laika jums bija? 2 nedēļas, bet katru vakaru un katru dienu nevar pieķerties pie tā. Citi ņēma to ļoti nopietni, arī gatavojās, un daži varbūt to tā kā višķīt savādāk paņēma. Kā izskatījās, kā viņam šodien gāja? Ir tā, ka viņi plānoja uz lielāku dalībnieku skaitu, bet visā visumā viņi bija ļoti elastīgi un gāja veiksmīgi viņiem. Pasākums ir daļa no projekta Esi aktīvs arī tu, un sākumā jauniešu vidū valdīs apjukums, kā gan es varēšu novadīt darba grupu. Ilze Vītola novērojusi, ka šis fórums no iepriekš pieaugušo veidotajiem atšķiras ar atvērtību. Un tās visas trakās idejas, kas viņiem nāk galvā, to viņi arī saka saviem biedriem, un to viņi liek uz papīra, viņi nekaunās to izteikt un realizēt. Es nezinu, kā citās valstīs, bet Latvijā man šķiet, ka šos jauniešu drosmīgos risinājumus tā kā īsti nepieņem. Pasākumam dots nosaukums minifórums, un minimālisms šoreiz atspoguļojās arī apmeklējumā. Dziedošākie un aktīvākie novadu jaunieši bija devušies uzstāties uz grobiņu, bet pārējos brīvdienu agrais rīts un slinkums bija atstājis mājās. Jaunieši piesaista tas, kad ir darbdienās, kad nav jāiet uz skolu, kad ir atbrīvojums no stundām, tad ir vairāk tie jaunieši. Kā tev šķiet, vai šāda fóruma ir nepieciešama? Jā, jo tas noteikti palīdz jauniešiem sevi attīstīt un informē ļoti. Un varbūt, ka tā var iesaistīt savus draugus, lai viņi nesēž malā, lai arī atnāk uz tādiem fórumiem. Brīvprātīgais darbs, draugu motivēšana, uzmanīšanās internetā un citas idejas. Ar dzeltenām uzlīmēm jaunieši novērtēja labākos problēmu risinājumus. Vai tu pati kaut ko mainīs pēc šī fóruma? Es domāju, ka nē, jo būtībā es jau uzskatu, ka es esmu jau pietiekami aktīva. Varbūt es mēģināšu kādu savu draugu iesaistīt. Jauniešu radītās idejas tagad satilps kopīgā materiālā un nonāks jauniešu centru rīcībā. Organizatori cer, ka šis nav pēdējais fórums. Tagad, kad jaunieši redzēja, ka nav ieradušies tik daudz, vai viņiem tā nenolaidīsies rokas citreiz? Es domāju, ka nē, vienkārši nākamajā kādā reizē, kad būs jārīko kāds pasākums, viņi vienkārši būs paši ieinteresēti aicināt citus jauniešus, lai vienkārši šis pasākums būtu apmeklēts. Šī fóruma ir tas veids, kā var jaunieši parādīt savu aktivitāti, kā viņi var parādīt novadā, ka viņi ir un ka viņiem arī ir savs viedoklis un ka viņi grib kaut ko arī pateikt sabiedrībai. Kurā dienā ir nākamreiz jārīko, ja ne sestdienā? Jā, varbūt piekdienā. Bet ne jau līdz vakaram, bet pa dienu. Un pats galvenais jau būtu tas, ka arī uz šiem fórumiem tiktu aicināti arī no pašvaldības deputāti un augstāk stāvošas personas, kas varbūt arī varētu uzklausīt šīs problēmas un palīdzēt risināt. Tagad projekta dalībnieki dosies kontaktu veidošanā uz Saldu, bet pēc tam labiekārtos Vilkmožas ezera apkārtni un sakārtos to kā vienu no brīvā laika pavadīšanas vietām. Sanita Liepiņa, Kaspars Zvirgzdiņš, Talsu televīzija. Mīļie, mēs solījām. Mēs esam klāt. Vau! Nikolais Puzikovs un Kaža! Kopā ar Tinu Tērneri, Madonnu, Eltonu Džonu, Enrique Iglesias, Lady Gagu, Katy Perry, Normundu Rutuli, Prāta Vētru un citām zvaigznēm Latvijā? Jā,
26. martā Saldū un 2. aprīlī Talsos turpināsies starpnacionāls, starpkontinentāls, starpgalaktisks maratona pasākums Kurzemē ar pasaules zvaigžņu piedalīšanos. Aicinām visus no Kurzemes un ne tikai. Tev tur jābūt. Savu priekšnesumu jāpiesaka līdz 23. martam, zvanot 633 22 132. Dāmas un kungi, Kurzemes radio Popiela pieaugušajiem. Numojums. Piesakies laicīgi. Vietas iespējams pietiks visiem. Kā solījām, dziedāsim arī tavā pilsētā. Dundadzniekiem nu jau kādu laiku pēc dzeramā ūdens vairs nav jāiet uz vietējo avotiņu, jo pateicoties jaunajam projektam, atliek vien atgriezt ūdenskrānu. Līdz šim Dundagas ūdenim saturā ir bijis paaugstināts dzelzs daudzums. Ja pieļaujamais ūdenī ir līdz 0,2 mg, tad šeit tas ir bijis 2 un vēl augstāks. Tāpēc lielākais vietējo ieguvums, protams, ir tīrais un garšīgais ūdens, atklāja projekta vadītājs Guntis Kārklavalks. Dundadznieki saka, ka tagad sev var vannā redzēt. Līdz šim visu laiku bija pieraduši iet pēc dzeramā ūdens uz avotiņu. Vakar satiekot savu bijušo klases biedru, viņš saka, tagad ņem uz darbu līdzi ūdeni. Viņš saka, tie citi kolēģi no citiem ciemiem saka, avotiņu ūdentiņš. Viņš saka, jā, avotiņu ūdens no krāna. Projekts ūdensaimniecības pakalpojumu attīstība Dundagā un Jaundundagā finansē Eiropas Savienības kohēzijas fonds 85% apmērā. 10% finansē valsts, bet atlikušo pašvaldība. Tehniski ekonomiskais pamatojums tika izstrādāts jau tālajā 2003. gadā, bet pirmais būvniecības līgums tika noslēgts tikai pirms 3 gadiem. Vēl projekts nav noslēdzies, jo jāpabeidz notekūdeņu rekonstrukcija. Sākotnēji līgumā paredzētā summa bijusi 2,3 miljonu latu, bet izstrādājot šo projektu un sastādot tāmas tās saucamajos treknajos gados, cenas bijušas stipri augstākas. Tā kā līgumi tika noslēgti jau stipri vēlāk, tad izrādījās, ka vietējie būs vēl ieguvēji. Būvniecības pakalpojumu cenas kritās un konkursu rezultātā mēs ietaupījām aptuveni 1 miljonu latu. Atlikušo summu plānots apgūt līdz nākamā gada beigām, rekonstruējot kanalizācijas tīklus. Jaunā atzelžošanas stacijas 2. pacēlāja sūkņa, kā arī dziļurbuma sūkņa darbība tiek regulētas automātiski un ir redzama speciālā datora programmā. Tas nozīmē, ka uz vietas stacijā nevienam cilvēkam nav jābūt. Tikko, kaut kādas problēmas šeit ir, tad atnāk operatoram izziņas veidā, caur internetu, no jebkuras vietas var paskatīties, kas šeit notiek. Pateicoties projektam, dundadznieki ir iegūši gan stacionāro, gan arī pārvietojamo dīzeļģeneratoru, kas elektrības pārāvuma gadījumos nodrošina atzelžošanas un sūkņu stacijas turpmāko darbību. Agrāk, kad vēl atzelžošana nebija un ūdeni pacēla no dziļurbuma un padeva tornī, tad viņš ar pašteci no torņa spiediena ūdens tika padots uz ciemu un kaut kādu laiku, kamēr tornis neiztukšojās, ūdens vēl bija, kaut ar elektrību nebija. Ja. Tagad tikko elektrība pārtrūks, tad arī ūdens ciemā nav, ja tā stacija netiek kaut kāda savādāk darbināta. Arī paši vietējie iedzīvotāji par ūdens kvalitāti tagad ir sajūsmā, un vecos laikus piedzīvot vairs nevēlas, jo tagad ūdeni var dzert, kā paši saka, pat taisno no krāna. Tiešām labs. Kāda atšķirības? Kā tad bija? Tad bija sarkans apakšā, nostājās katla vienmēr viss kaut kas. Mums vans vienmēr palika brūns un nevar iztīrīt un izstolēt, un nekas nav tāds. Un arī garšas nekad nevar iedzert, mēs vienmēr gājam uz avotu. Veļa ar balta. Protams. Tagad, kad vecais padomju laikos celtais ūdens tornis savas funkcijas vairs neveic, vietējie prāto, ka nākotnē, ja rocība ļaus, ierīkos skatu torni, lai atbraukušie ciemiņi varētu arī no augšas priecāties par skaisto Dundagas ainavu. Dāca Mieriņa, Mārcis Šeiners, Talsu televīzija. Sestdien Talsu valsts ģimnāzijas zālē pirmo reizi tikās 3 novadu Talsu un Rojas sieviešu kori, lai pierādītu savu varēšanu un prasmi kopkoncertā un saplaukst gaismas. Kori izpildīja ne tikai savu individuālo programmu, jo visu kopīgajā izpildījumā pirmatskaņojumu piedzīvoja arī komponista Raimonda Tigula skaņdarbs Dod Dieviņi.
Viena no koncerta idejas autoriem bijusi kora vaiva kormeistare Antra Strikaite, kura ziemā apmeklējusi Rīgas pilsētas un apriņķa sieviešu koru sajietu un nospriedusi, kāpēc lai Talsa būtu sliktāk. Tāpēc atlicis vien sazvanīt visas iesaistītās personas un noteikt koncerta datumu un vietu. Par cik mums sadarbība ar Māju Laukmanu arī jau ir bijusi ilgstoša, tad šīs sieviešu kora sajēta nosaukums arī paņēma no Mājas dzejolīša un saplaugst gaismas, tā kā visu tā un gaisma un pavasaris nāk un meiteņu balsis un viss, tas tā, un ziedi un daila un viss kopā, tāpēc arī ir šodienas iedēs meitenes ar savu skaistumu, ar savu krāšņu un ar savām balsīm. Diriģents Gins Cepelnieks pirms koncerta sacīja, ka viņa prāt mēģinājumā skanējis labi, jo koristi jau arī iepriekš ir tikušies un kopā samēģinājuši. Taču, kā jau tas pirms pirmatskaņojumiem ir, neliela neziņa tomēr valdot. Būs smuks piedzims, vai būs izteiksmīgs, vai būs muzikāls, vai būs ilgdzīvotājs, kas ir būtiskākais. Tuvojoties pavasarim, tās balsis tādas skanīgākas. Pavasaris vai dieniņš, cik viņš vēl tālu, man liekas, ja paskatās laukā, bet balsis skan visu cauru gadu, jo sezona ir pašā plaukumā, kā saka. Komponists Raimonds Tiguls atklāja, ka gatavojoties šodienas koncertam noskaņojies jau iepriekšējā vakarā, sēžot pie klavierēm, analizējot un izspēlējot visu skaņdarbu vēlreiz no jauna. Par Dodievi man patika, kā Māris Sirmais vienreiz izteicās pirms skaņdarba atskaņošana. Viņš koristiem teica, ka dziedot šo dziesmu ir jāiedomājās par ideālu Latviju. Ko mēs katrs esam iedomājušies, un tad tas skaņdarbs ļoti labi skanēs. Savukārt Māja Laukmana pirms koncerta atzina, ka viņa vienmēr ir bijusi brīnuma pilna mūzikas priekšā, tāpēc šodien ļausies improvizācijai, proti klausīsies mūziku un tad jutīs, ko pati attiecīgajā brīdī vēlēsies klausītājiem pateikt. Man vienmēr ir tā šķitis, ka mūzika ir lielāka par vārdiem. Un lai cik tas ir dīvaini, ka alfabētā latvieši ir 33 burti, lai pateiktu pasauli nepasakāmo. Mūzikā cik ir notīgas? 7 notīgas. Un tomēr mūzika aizskar daudz lielākus dziļumus savā reizē, kā to iespēja vārdu. Antra Strikaite atzinās, ka sākotnēji bijis paredzēts piedalīties arī Vanzenes korim Dīva, bet diemžēl no februāra koris kā tāds vairs nepastāv. Tādēļ jautājam, kas tad ir tas, kas mūsdienās vispār liek cilvēkiem sanākt kopā, lai uzdziedātu? Man jau liekas, ka tā ir tā mūsu latviešu mentalitātā, mūsu tā kultūras tradīcijas saglabāšana. Tomēr, kad, kā jau senos laikos ar dziesmiņu, visur gāja un darbi šķīrās un valoda raisījās. Un es domāju, ka dziesma ir tā, kas palīdz šajā laikā vienkārši izdzīvot. Visi kopā atkal tiksies un sadziedās jūnija sākumā Kurzemes dziesmu dienā Dundagā. Dace Mieriņa, Kaspars Zvirgzdiņš, Talsu televīzija. Nedēļas nogalē Talsu tautas nama deju kolektīvs Talsu Kurši visus ielūdzu uz deju koncertu kopā ar Latvijā atzītākajiem tautas deju ansambļiem un vidējās paaudzes deju kolektīviem. Cik raids bija viņu deju solis, vērojām arī mēs. Koncertā bez mājiniekiem Talsu tautas nama deju kolektīva Talsu Kurši, kurus vada Feodosija Utināna un Lita Freimane, pavisam piedalījās un savu dejot prasmu rādīja vēl 7 kolektīvi no Rīgas, Jelgavas, Mārupas un Saldus. Viesu kolektīvi parādīja labāko, kas ir viņu repertuārā, savukārt Talsu Kurši prezentēja pilnīgi jaunu, iepriekš neredzētu programmu. Šis koncerts bija viena no retajām iespējām baudīt izcilu kolektīvu uzstāšanos vienu vietu ārpus vispārējiem latviešu dziesmu un deju svētkiem. Paldies, ka skatījāties! Tas šodienai arī viss. Uz tikšanos jau trešdien!